Tātad par digitalizāciju skaidrs, pa lielam tas pats, tikai ciparu formāts, nekas nemainās, 75% pārībā tas neskar, 25% skar, tie ir svarīgi, uz viņiem strādājam, tā tālāk. Realitātē varbūt kāds tas iegūms, teiksim, vai kāds labums, tad principā ir no tās digitalizācijas skatītāji. Mēs daļai kā bišķi pieskārāmies, ka kā plašāk varētu būt pastāv kanāla izvēle, bet, teiksim, reklāmdevējiem no digitalizācijas kāds varētu būt labums, tāds, kas iegūms būtiskākais, kā liekas. Varbūt, nezinu, Edgars, cik ir visvairāk par to digitalizāciju, to tie paziņojumi iet televīzijā, varbūt es domāju, ar tevīm varam sākt. Nē, iegūmus jau mēs jau izrunājām. Tas ir pirmkārt kvalitāte. Attēla kvalitāte. Attēla kvalitāte ir iegūms. Otrkārt, LTV7 līdz šim bija 70% pārklājums, tagad ir 99% pārklājums. Es zinu, ka man analogu apraide LTV1 solī, ka rāda Kolkā un rāda Kurmragos un tam līdzīgi, bet īstenībā tas nenotikās. Kurš gan nebija? Nav, jā? Nebija līdz šim analogā. Bet tagad? Tagad cipars, protams, pārklājās. Tā kā tas pārklājums ir krietni lielāks un televīzijas skatītājiem šīs nacionālās produkcijas pieejamība ir krietni plašāka. Skaņas kvalitāte, kā jūs arī teicat, mēs uzreiz reaģējam pārējiem uz šo stereo skaņu. Arī bildes kvalitāte nākotnē, protams, ka tagad ir ļoti daudz šie televizori 4:3, bet nākotnē arvien vairāk izplatīsies šī 16:9 standarta bilde, tā bilde būs pievilcīgāka. Šī digitalizācija pieļauj to, ka, kā jau arī Kaspars pirms tam foajē runāja par to, ka patēriņš pieaug, tas nozīmē, ka cilvēki arvien vairāk var iegādāties televizorus un bērns skatās savu televizoru, pieaugušais skatās savu televizoru, līdz ar to televīzijas skatīšanās laiks noteikti pieaugs, jo tā pieejamība kļūst krietni lielāka. Tā kā plusi ir ļoti daudz, un arī tā pārējai, es saku, nav jābaidās, jo tagad visi cilvēki, kas pērk televizors, viņi uzreiz pērk televizoru ar MPEG-4, un tur nekāda dekodera vairs nav vajadzīga. Tas dekoders ir tāds pārējais posms. Plusi ir ļoti daudz, mīnusi, protams, ir tikai savā ziņā valsts tāda, pārējais posmā, protams, ir maznodrošinātās ģimenes, bet es nedomāju, ka šī auditorija ir tā, kur tas tik ļoti uztrauc. Jo, ja mēs kā televīzija un reklāmu devēji runājam, tad, protams, ka saruna pamatā ir par patērētāju pirktspējīgu auditoriju. Gals secinājums ir tas, ka, ja būs saturs un ja būs skatītāju pievilcīgs saturs, tad reitinga izmaiņas, viņas nosvārstīsies, bet nebūs tik būtiski lielas. Ir ļoti svarīgi šai satura pievilcībā, un tā ir tā mūsu sadarbība starp jums un mums, jo ja reklāma devējs ar vien vairāk pieprasīs lētāku cenu, televīzijām ar vien grūtāk būs saražot konkrēti pievilcīgo saturu. Ko iegūst reklāmdevējs? Reklāmdevējs iegūst šajās 20–25% mājasemniecību, kur rādīja labākajā gadījumā 3 līdz 4 vai 5 kanāli, teorētiski 5, īstenībā 3. Ienāk iespēja skatīties 11, 12, 20, 30, 40 kanālus. Tātad, kas jautājums, cik skatās tos 20, 30, 40, 50 un 100 kanālus? Tad dati rāda, ka 75% skatās tikai šos 5–6 kanālus, kas ir saucamā lielie nacionālajie un bezmaksas kanāli, un 25% skatās šos atlikušos 100–110 kanālus. Ja? Tātad reklāmdevējiem ir iespēja kaut kādās tajos 25%, no ko to auditoriju saķer šajās 200,000 mājasaimniecībās, teorētiski, kaut kādu nišas reklāmu izvietot mazajos kanālos. Kas notika mēs jau pieminējām, kas notika ar auditoriem. Jā, pieaug krievalodīgu auditoriju. Pieaug tikai tādēļ, ka viņi beidzot tiek servisēti tur, kur nebija kabelis aizvilcies. Ja? Tātad tiem krievalodīgai auditorijai parādījās iespēja skatīties šos krievalodīgos kanālus. Un tā izmaiņa ir, bet viņi ir 8–10% robežās. Ja? Tā pirmā digitalizācijas vilnis jau, tie dati jau ir pusgadu. Reitingu apmēram, samazinājums pagaidām apmēram 8–10% robežās.